Labdien! Šodien ir 26. aprīlis, un tas nozīmē, ka visā Latvijā ir lielā talka. Un arī mēs, Sijām un Ēriju MAU, nolēmām, ka mums vajadzētu pielikt savu roku kāda Latvijas stūrīšu sakārtošanai. Taču mēs izdomājam, ka mums vajadzētu darīt to, ko mēs protam vislabāk, un tas ir vēsturisku mūra ēku atjaunošana. Tādēļ mēs esam šodien šeit, Valmierā, Dīvalu kapos, un šodien mēs atjaunosim šīs te skaistās kaplītes ēkas akmens pamatus. Varbūt iesim, es parādīšu, ko mēs darīsim un kas te vispār notiks. Nu, lūk, te jau var redzēt, mēs jau esam padarbojušies. Mēs jau esam attīrījuši un izkaluši visas šīs šūs bija aizsmērētas ar betonu. Vietām kaut kas bija izdrubs, vietām kaut kas izgāzies. To visu mēs izkalām jau ārā. Tas arī process ir nofilmēts, video pēc tam redzēsiet. Nu, tā tad plāns ir tāds, kad vajadzētu šīs te visas šuvītes tagad sapildīt pa jaunu ar kaļķi javu. Te kaut kas bija izgāzies, to samūrēsim apakaļ. Sapildīsim ar kaļķi javu. Un tad arī uztaisīsim, Valmieras doma mums ļoti laipni ir sagādājusi arī papildus materiālus, lai mēs varētu uztaisīt apmalītes salikt un sabērt arī oļus apakšā, lai būtu tāds skaists nobeigums, un lai mazāk lietas ūdens rakstītos uz sienām. Vīri jau gatavojās lieliem darbiem, dzēsīsim kaļķi, strādāsim ar karsto javu. Olīši pēc tam nāks gar maliņu. Kaut kā tā mēs te šodien padarbosimies. Nu tā, akmeņi ir sašuvoti, visi esam sapildījuši pa jaunu iekšā kaļķi jau ar pelniem. Un tagad tas tālākais plāns ir tāds, ka mēs ļausim tagad šim visam apžūt dienu vai divas, un pēc tam mēs atgriezīsimies pie šī visa, apskrāpēsim šūs, izlīdzināsim, akmeņus nomazgāsim, un tad arī varēs salikt jau apmalītes un sabērt iekšā olīšus. Nu tā, man liekas, ka labi esam pastrādājuši šodien. Nu ko, dienas vakars. Drusciņ tā talka mums ievilkās mazliet garāka, bet tas nekas. Bet rezultāts, manuprāt, ir labs. Pamati ir pāršuvoti, apmalītes uzliktas, olīši sabērti. Skaisti. Te ir kā no iekšpuses izskatās. Nu,
pašiem ir prieks par padarīto. Man liekas, ka iznācis ir gana labi. Tās šūves šobrīd ir tādas diezgan pelēkas, un mēs izmantojam diezgan daudz pelnus. Viņas kļūst gaišākas, izžūstot kaļķim kārtīgi. Tā kā tas viss būs. Nu, kaut kā tā. Tad ķersimies citiem projektiem tagad klāt.